Es jums nedaudz pastāstīšu par dziesmu svētku attīstības vēsturi un nozīmību, komunikācijas attīstības informācijas nodošanā, kā arī dziesmu svētku komunikācijas sociālajos tīklos. Kā jau mēs zinām, latviešu tauta tiek uzskatīta par dziedātāju tautu. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu. Bagātais dainu un tautas dziesmu krājums liecina par tautas dziedātu prieku jau tēlā senatnē. Vēl vairāk dziesma, deju, skaņu rīku spēle tika uzskatīta par neatņemamu rituālu sastāvdaļu. To mērķis bija nodrošināt auglību uz zemei, lopiem un pašai ciltī. Dziesmu neuzskatīja tikai par izklaidi, tā bija arī dzīves un izdzīvošanas nozīmīga sastāvdaļa. Jau tālajā 1873. gadā Rīgas Latviešu biedrības nams sarīkoja pirmos vispārējos latviešu dziesmu svētkus. Tajos piedalījās 34 kori no Vidzemes un 13 no Kurzemes ar 1000 dalībniekiem. Dziesmu svētku virsdiriģenti bija Jānis Pētiņš un Indriķis Zīle. Kopš 19. gadsimta beigām dziesmu svētku tradīcijas saglabājusies cauri visiem laikiem, un visas valdošās varas ar šo tradīciju bijušas spiestas rēķināties. Ar atsevišķiem pārtraukumiem pēc 4 un 5 gadiem lielie dziesmu svētki ir notikuši līdz pat mūsdienām. Latviešu tautas vēsturē tiem ir īpaša nozīme, jo, kā saka izcilais kordiriģents Haralds Mednis, ja nebūtu dziesmu svētku, nebūtu arī Latvijas. Cilvēki attīstījās un informācijas nodošanas tehnoloģijas arī. Tā Ēģiptē radās papirus, uz kura varēja uzrakstīt daudz vairāk kā uz mālu plāksnēm. Vēlāk Ķīnā tika izgudrots papīrs, kura izgatavošanas metode bija liels noslēpums vairāk kā 600 gadus. Cilvēki iespējams pat netieši, bet jau no tālas senatnes ir izgudrojuši ar vien jaunas informācijas nodošanas veidus. Ar rakstības un tehnoloģijas attīstību radās arī plašsaziņas tīkli, kā radio, laikraksti un televīzijas, kas katrs savā laika posmā ir bijis milzīgs solis informācijas nodošanā. Kāpēc es par to runāju? Cilvēkiem taču bija jāzina par kādu no notikumiem, kas gaidāms un kur viņi varētu piedalīties. Tā izskaitā latviešu vispārējie dziesmu svētki. Sākumā šī informācija tika nodota ar skrējlapiņu, afišu, laikrakstu un radio stāstniecību. Taču interneta rašanās deva jaunu, manuprāt, visnozīmīgāko impulsu komunikācijas attīstībā. Mūsdienu uzņēmumi, pasākumu organizatori, kā arī vienkārši cilvēki, lai informētu sabiedrību, informāciju ievieto arī sociālajos tīklos, kā piemēram Draugiem.lv, Twitter.com un Facebook.com. Arī dziesmu svētku organizatori ir parūpējušies par to, lai pasākuma informācija tiktu ievietota šajos sociālajos tīklos. Draugiem.lv dziesmu un deju svētku lapai seko 3078 cilvēki. Twitter.com aptuveni 1920 sekotāju. Savukārt Facebook.com 4413 cilvēkiem patīk dziesmu un deju svētku lapa. Kā svētku vērotājiem un apmeklētājiem informācija, kas ir pieejama šajos sociālajos tīklos, man ir ļoti nozīmīga. Portālā Draugiem.lv ir pieejama informācija par vokālo ansambļu konkursiem. Savos dziesmu svētku stāstos dalās dažādi kori. Ir ievietotas daudz afišas un video rullīši par gaidāmajiem pasākumiem pirms dziesmu svētkiem un dziesmu svētku laikā. Ir pieejama informācija par biļešu iegādi. Šī informācija tiešām man kā skatītājam ir ļoti svarīga. Tāpat ir arī ieteikumi, kā labāk rīkoties, ja gadās kādas problēmas.
Šajā lapā ir iespējams arī nosūtīt personīgu vēstuli, ja radušās kādas neskaidrības. Ir pieejama arī kontakta informācija. Dziesmu svētku komunikācija Twitter.com ir līdzīga kā jau minētajā portālā Draugiem LV. Taču šeit ir tā atšķirība, ka Twitter.com veidojas diskusijas un tiek apspriestas dažādas tēmas par un ap dziesmu svētkiem. Kā noprotu, šis konts ir izveidots šī gada 23. janvārī, jo tad ir veikts pirmais ieraksts. Kopš tā laika ir 196 ieraksti. Ieraksti tiek veikti katru dienu par gaidāmajiem notikumiem. Īpaši aktīvi ieraksti tika veikti, kad sākās biļešu tirdzniecība, kad vairāki ieraksti vienā dienā mudināja cilvēkus būt pacietīgiem un informēja par to, uz kādiem koncertiem un kur biļetes vēl ir atlikušas. Taču visveiksmīgāk no sociālajiem tīkliem dziesmu svētki darbojas tieši portālā Facebook.com, ko uzreiz var pamanīt. Šeit daudz lielāka nozīme satura veidošanā ir portāla lietotājiem, kuri informē citus un sniedz idejas daudz aktīvākā citos portālos. Svētku apmeklētājiem tas ir ļoti svarīgi, jo var iegūt daudz plašāku un vispustīgāku informāciju, ne tikai tādu, ko sniedz oficiālais dziesmu svētku pārstāvs. Lapa ir sadalīta divās daļās. Vienā pusē ir dziesmu svētku organizātoru informāciju un otrā pusē Facebook.com lietotājs veidotais saturs, kas padara šo lapu draudzīgāku, ne tikai oficiālu. Vairums manis aptaujāto cilvēku norāda, ka nepiedalīsies šīs vasaras dziesmu svētkos, nec kā skatītāji, nec kā dalībnieki, lai gan dziesmu svētki ir Latvijas lielākie svētki. Ar šiem svētkiem mēs esam unikāli visā pasaulē. Saprotams, ka liela daļa informācijas par pasākumu var iegūt internetā, taču cilvēki to iegūst arī no televīzijas un laikrakstiem. Daudzi domā, ka informācija ir pietiekama, tomēr tikpat daudzi uzskata, ka tā tomēr nav. Komunikācija sociālajos tīklos tiek atzīta par pietiekami labu. Tomēr ir arī personas, kas uzskata, ka šāda rakstura informācija sociālajos tīklos nav vajadzīga. Lai kādi laiki arī būtu un valdītu, cilvēki vienmēr tiek informēti. Tas var būt baumu līmenī vai ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību. Taču pēdējos gados ļoti nozīmīgs komunikācijas veids ir kļuvis komunikācija sociālajos tīklos. Nav jābūt katram pašam kā individam, lai komunicētu un izveidotu kontu sociālajos tīklos. To var darīt arī uzņēmumi un pat pasākumi vai kāds svarīgs notikums. Tikai interesanti, kā viņi to dara. Kontam ir jābūt aktīvam un interesantam, lai konkrētā sociālā tīkla lietotājiem būtu vēlme tērēt savu laiku, apmeklējot to un veidojot tā saturu. Tam jābūt tādam, lai interesanti varētu iegūt informāciju, kas viņiem nepieciešama. Koncerta apmeklētājiem ir lieliska iespēja iegūt atbildes uz jautājumiem, pašiem tās uzdodot vai jau nopublicētā. Nevar viennozīmīgi pateikt, vai komunikācija sociālajos tīklos ir pozitīva vai negatīva. Katrs tajos atrod tas, kas sirdī tuvāks. Vieniem tā ir informācijas un atbildes sniegšanas vieta, vieniem tā ir vieta, kur izpausties. Paldies par uzmanību! Ceru, ka jums patika! Un katrs no jums atradīs sociālajos tīklos to, kas viņam tuvāks.